Labrīt, 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 brāļi, māsas. Atkal rīts un Elvis ir mežā. Ko tas nozīmē? Ka Dievs ir labs. Aleluja. Jā. Un pirms piespiedu ierakstīt video, domāju, ko lai runā, ko lai saka, bet neko tā arī diži neizdomāju. Bet atkal paļāvībā, kad Dievs ir liels un varens, un viņš var lietot jebko, tad es ticu, kad arī šeit Dievs runās un lietos šo ķermeni. Jā, bet ja tā atklāti, ja mēs tā atklāti runājam, nometot visas tās pareizās, skaistās frāzes, bet tā atklāti, Dievs. Dievs ir labs, Dievs ir varens, liels. Ko nozīmē labs? Es tā domāju priekš sevis, ko man nozīmē, ka es saku, Dievs ir labs, mēs dziedam dziesmas par to, ka Dievs ir labs. Liekas, tur ir viss pateikts, bet ko tas nozīmē? Un, jā, viņš ir mīlošs, viņš ir žēlsirdīgs, viņš ir taisnīgs, bet tas, kas mani šobrīd īpaši uzrunā, ir tas, ka, ja Dievs ir absolūti labs, un viņā nav nekā slikta, tad viņš ir godīgs, viņš ir atklāts, viņam nav ko slēpt, viņam nav mahinācijas jātaisa, viņam nav nevienam nekas jāpierāda, viņam nav jātēlo, viņam nav jātaisa slepeni darījumi, lai kaut ko pierādītu. Viņa būtība, viņa kodols, viņš ir gaisma, viņš spīd, viņš dod dzīvību, viņš ir visur redzams, visur esošs, visur liels un varens. Bet tas, kas nosaka to viņa labestību, tas, ka viņš ir godīgs. Tas, ka viņš ir absolūti godīgs. Un viņā nav melu. Protams, varētu runāt un debatēt, caur kurieni tie meli rodās, visādas versijas. Bet šajā kontekstā vienkārši runāt, kas mūs šķir no šīs labestības, no šīs sadraudzības ar visu varano dzīvo Dievu, kurš ir visur esošs, kas darbojās katrā mūsu šūnā, un tomēr tik daudzi mēs nepiedzīvojam viņu, mēs sakam, mēs neticam Dievam, mēs nejūtam, nepiedzīvojam, mēs labāk ieliekam sevi kaut kādās metodēs un darbos un noteikumos un visādās tādās metodēs un formulās. Tā vietā, lai teiktu, es viņu piedzīvoju. Viņš ir. Viņš ir. Viņš ir. Un
Tie ir šie meli, kas mūs šķir, šis aizliegtais auglis. Acīm redzot, viss ir tā salikts, lai šajā pasaulē, un, protams, ka mēs ar prātu nekad neizpratīsim visas lietas, bet lai Dievs būtu absolūti godīgs un taisnīgs, viņam ir jādod brīva griba. Arī šī spēja pateikt nē Dieva labestībai, atklātībai. Un tad ir šis auglis, meli, šis aizliegtais auglis, kas ir ļoti vilinošs, jo tur tu vari noslēpties, tur tu vari būt kundziņš pats savā realitātē, un jo vairāk tu viņu ēd, jo mazāk tu piedzīvo Dievu, jo mazāk tev šķiet, ka tev kādam jāatskaitās, vai kāds ir virs tevis, tu pats esi noteicējis it visā. Un ja paskatās arī no bērnības, ka es atskatos, kad tu skaties uz pasauli un audz, un tev ir sirdsapziņa. Vai kā mēs to varam nosaukt, bet tu zini, ko es ar to domāju. Un tie pirmie meli, kā moka, kā bērnu moka, tie meli, un cik ļoti var redzēt ķermeņa valodā, kā tas bērns ir jocīgs, viņš kaut ko slēpj, viņš kaut ko, un tad vecāki mamma saka, kas tur bija, un saki taisnību, un grūti, un tad tu pasaki, un tad ir atvieglojums, un atkal ienāk brīvība. Jā, ir kaut kādas sekas, ir kaut kāds, noņemsim tev šito nost uz kādu brīdi, varbūt vai ko, bet ienāk vieglums. Atkal var iet uz priekšu. Bet tad tu audz šajā pasaulē un skaties, ka tā ir tāda lieta, par ko neviens nerunā, bet visi lieto. Mēli šur un tur, kas tad tas, reku maziņš darījumiņš. Redz, kur attiecības, tur jau neuzzinās. Reku te solīts pa kreisi, solīts pa labi. Un tas attaisnojums iekšā ir, ka, bet visi tā dara. Ja tu tiešām varbūt neesi uzaudzis tādā ģimenē, kur godīgums ir kaut kāda vērtība, tad tu vienkārši copy-paste. Un tavs attaisnojums, ja mans attaisnojums ir tas, ka bet visi tā dzīvo. Visi dod kukuļus, visi viens otru pierunā, samaksā kaut ko, iedod nobasto. Visi melo. Visi kaut ko krāpj un kaut ko apčakarē. Un tad mazgājās balti un tīri ar skaistām frāzēm un attaisno viens otru. Roku mazgā, laikam, kā tur bija tas teiciens. Un liekas, tādā pasaulē mēs dzīvojam, un tā ir šī pasaule. Un tagad es nepazinu Dievu, tad tas bija mans attaisnojums visām manām rīcībām. Kāpēc iet kaut ko atzīties? Kāpēc būt kaut kādam svētajam? Kāpēc būt godīgam, ja es redzu visi apkārt dara to pašu, kāpēc man vienīgiem būt tam muļķim un vēl pēc tam paciest pazemojumu un nosodījumu no citiem? Kā tu tā varēji? Kā tu šausmas? Un tāpēc tu pieņem to kā savu identitāti, ka vispārībā tu redzi pasauli kā tādu, ka vienkārši tā ir tāda dubulta dzīve, kur tu saproti, ka publiskajā telpā ir viens veids, kā mēs funkcionējam, kur mēs sakam savus svētos tekstus un runājam tādas ļoti skaistas lietas par mīlestību, par labām lietām, bet tad, kad ikdienā, tad tu saproti, kad seja nomainās un mēs ņirdzam un ierēcam par lietām un lamājamies un visādiem pretīgiem jokiem viens otru smīdinam.
Un, protams, tas ir jautri, kamēr tevi tā pa īstam nepieķer vai kamēr tevi dzīve kārtīgi neizmāca. Un arī tur neiedziļināšos savās kaut kādās lietās tik sīki, bet vienkārši nācies iet visādām tur veselības problēmām cauri un attiecību problēmām un naudas problēmām un ka tu vienkārši jūties kā upuris, jo tev dzīvē kaut kā nesanāk tā normālā dzīve pēc sabiedrības standartiem, ka tev ap 30 ir jau savs bizness un ģimene un bērni un karjera un viss, kad tie sapņi, kā es to biju iztēlojies, ka tas tā neiznāk un ka liekas momentā otrs grāvis, kad dzīve ir stulba un bezjēdzīga un man riebjās šitais viss un kāpēc es te vispār esmu un uzreiz ieslēdzās monētas otra puse. Iepriekš bija jautri, tāpēc, kad dzīvoju kā visi un izmantoju tos pašus ieročus un manipulācijas un tādas lietas, tad ka es iedzīts kaktā un ka vairs nav kur iet, tad atkal pagriez otru pusi un met dūri pret debesīm. Nepatīk šitais viss, negribu vairs dzīvot. Bet tad nāk Dievs savā lēnīgumā un vienkāršībā. Tavā grūtākajā punktā, kur tu esi važās, kur tu esi jūties sasiets un ir tāda liela nepareizības sajūta, kur tu atrodies. Tad nāk Dievs. Ar visu savu labestību un gaismu, kur tu savā mazajā ķermenītī pat nespēji nest pilnībā. Tik ļoti Dievs uzmanīgi ar mums darbojās, lai mūs neiznīcinātu ar savu labestību šajā pazudušajā melu valstībā, kur mēs paši esam sapinušies savos melos un pēc tam meklējot vainīgo tā vietā, lai vienkārši lūgt Dievam palīdzību, kas priekš mana ego un priekš mana lepnā šitā te, es taču vīrietis, es taču pats, ir šausmīgi grūti. Un lūgt Dievam palīdzību. Dievs, esmu auzās. Un tad Dievs, kā gaisma, kā atklātība, iziet cauri un daudzas lietiņas atklājās, nokrīt zvīņas. Un pirms to arī vainot un meklēt skabā ar otrā, tu redzi to milzīgo baļķi sevī pašā. Pats galvenais, ka tas nav tā kā par vainīgām meklēšanu, vai kāpēc tas tā notika, vai kurš bija vainīgs, vai sākt meklēt kaut kādu cēloni, bet vienkārši tur, kur tu esi, ka tur tu vari atzīt lietas, kas notiekās, ar kurām tu vairs negribi sadzīvot, un atdot to Dievam. Un Dievs, liels būdams savā žēlastībā,
un godīgs un labs. Viņš novērtē vairāk par visu tavu atklātību un tavu godīgumu, jo tas ir viņš. Tas ir viņa raksturs. Mēs esam radīti viņa līdzībā, un kad atkal mēs savienojamies ar Dievu caur atklātību, caur godīgumu, mēs citreiz tiešām kļūstam kaut kādi reliģiski un, kas jau ir ticīgi. Domājam, ka Dievam rūp ir mūsu kaut kādas formulas un metodas un pareizās frāzītes, un ja es visu dienu citēšu šito rakstvietu, tad Dievs būs baigi priecīgais ar mani. Es visu laiku teikšu, ka es esmu ķēnišķīgs priesteris, bet man tur ir nepiedošana un miskaste apakšā, un es visu laiku tikai ķēnišķīgs priesteris. Un Dievs tikmēr skatās un saka, bet tur ir kaut kas, kas būtu labi, ja tu to nestu gaismā. Es runāju par apzinātām lietām. Es zinu pats, ka ir lietas, kuras man nav sakārtotas, un man nav drosme ar tās nest gaismā vai tās atzīt, jo tas ievainos manis pašu ego. Un tad es vienkārši domāju, es klausos tur tādu sludinātāju, kas saka, zini, ja tu tur ticībā visu laiku dzen virsū tās labās frāzes par to, cik tu esi labs un kāds tu esi Dieva bērns, tad tev ar to nav jātiek galā. Bet tās tādas puspatiesības. Ir vieta apliecināšanai, es ticu, ir vieta, kur mēs tiešām pasludinam lietas ticībā, kā esošas, kuras mēs vēl neredzam, bet ja mums ir miskaste, kas, te viņa ir, tā kā sirdsapziņa vienkārši, hei, te ir lieta, ko, te ir parāds, vai te ir lieta, kur tu vari šobrīd atdot. Un tu tā kā, nē, to es negribu. Tad tu ignorē atklātību, tu ignorē tādu lietu kā godīgumu, tu principā ignorē to. Un, es atkal no savas, protams, pieredzes to varu teikt. Un tad tu samazini godīgumu vērtību. Es daudz kur nedzirdu, kur runā par atklātību kā vērtību. Daudz kur ir, ko tev būs darīt, 7 soļi, ja tu šito darīsi, tev dzīvē veiksies un būs tā. Bet godīgums, atklātība ir Dievs sirds. Ja Dievs ir absolūti labs, tad tur arī ir tas patvērums un klīns un tas, kas šķīstī no visa šitā te, kas dod cerību šajā melīgajā, korumpētajā pasaulē, kur ir kari un cīņas par varu un par ietekmi un par status un kuram būs vairāk. Kur tu vari šajā pasaulē vēl gūt cerību un prieku, ja nav Dievs, kurš ir absolūti labs un godīgs, un kurš dod spēku ikvienam, kurš atzīst savu slimību, atzīst savu atkarību. Dievs, es gribu nolikt no šos ieročus. Tie meli bija mans kādreizējais patvērums, un iespējams pēc ieraduma vēl joprojām zogās iekšā. Daudz un dikti cenšas piedāvāt, vilināt, reku, šitā būs vieglāk, nepasaki visu, reku, davai pārdod mašīnu, nepasaki, ka tur ir problēma, un neviens neuzzinās. Šitās visas lietiņas liekas tādas, daudz droši vien arī varbūt rausta plecu, domā, par ko tu cepies, tā ir normāla lieta, tā mēs te pasaulē daram. Bet redzi, ja tev ir tiešām bijusi pieredze ar Dievu, kurš izgaismo visu, un ka tu redzi, kad, lai arī kamēr mēs šeit pa šo zemi staigājam, mēs te varam slēpties, bet, kad mēs iesim prom no šejienes, viss atklāsies, un ka tās nav beigas, tad tu saproti, ka tu nevari aizbēgt no meliem. Meli ir tie, kas šobrīd varbūt ir liekas kā palīgs, kā tāds ierocis, ko dzīvē sasniegt, izveidot karjeras un izdarīt lietas, bet beigās par to sanāk smagi maksāt. Tāpēc šī visa
tēma par atklātību. Par atklātību dzīvē, par atklātību darbā, par atklātību baznīcā, par atklātību savā istabā, par atklātību, kad neviens neskatās, par atklātību visur. Un Dievs to atalgo, un Dievs vada caur to un dod mums spēku, un tad arī Dievu vārdam, tam, kas ir Bībelē rakstīts, ir svars un jēga. Citādāk tie ir vienkārši vārdi. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Atkal kaut kas ir sarunāts. Rezumē nav. Dzīve turpinās. Katru mirkli turpinās. Mācamies. Nav tāds, sapratu, izdarīju. Tas pats, kas ar pazemību. Tas, kurš pasaka, es esmu apguvis pazemību, acīm redzam, neko nav apguvis. Tā ir momentā paaugstināšanās. Tas pats arī par atklātību. Tāpēc arī esiet modri un esiet vienmēr nomodā. Esiet gatavi. Jo bēlns staigā kā lauva apkārt. Melu valdnieks staigā kā lauva apkārt. Un vilina, un ir kārdina, un ir situācijas, kur tavs godīgums, tava atklātība, tavu patiesā būtība tiek apdraudēta, kur meklē, kur tu pārkāpsi. Man liekas, tā dziļākā atklāsme ir vajadzīga tajā, ka Dievs ir absolūti labs un godīgs. Un kamēr vien tu būsi godīgs, lai ko tu būtu izdarījis, kamēr vien tu būsi godīgs un vari nākt pie Dieva un atzīt to, Dievs piedod. Jā, kādreiz ir kaut kādas sekas, bet Dievs piedod, dod atkal vieglumu sirdī, mieru sirdī, turpināt dzīvi un mācīties sekot viņam, viņa principiem, un arī var vaļā Bībeli un raksts, lai tas vārds būtu dzīves ikdienai. Jā, tas bija tas, kas šodien bija uz sirds, lai Dievs tevi svētī, dod spēku, skaidrību mums visiem šajā pasaulē pastāvēt, tuvoties Dievam, nevis tikai skaistiem vārdiem, bet arī praktiski dzīvē, ikdienā, tuvoties viņam un pazīt viņu. Es esmu svētīts.